Labdien! Labdien visiem! Priecājamies jūs redzēt Nodarbinātības valsts aģentūras rīkotajā webinārā, ko organizējam sadarbībā ar Invalīdu un viņu draugu apvienību Apeirons. Šī webināra nosaukums un galvenā tēma ir brīvprātīgais darbs kā iespēja cilvēkiem ar invaliditāti. Pirms sākam īsa tehniska informācija. Ja jums ir nepieciešams, aicinu ieslēgt subtitrus Zoom platformā. To var izdarīt apakšējā rīkjoslā, nospiežot Show Captions. Informēju, ka visā webināra laikā tiek nodrošināts zīmju valodas tulkojums, un pēc webināra būs pieejams arī ieraksts, kuru nākamajā nedēļā varēsiet noskatīties NVA YouTube kanālā. Īsumā arī aprakstīšu sevi, lai visiem būtu vieglāk sekot līdzi. Mani sauc Ralfs, esmu jauns vīrietis ar īsiem tumšiem matiem, šobrīd tumšā kreklā un runāju no biroja telpas. Šodien būšu šī webināra moderators, un īsumā par programmu šodien paredzēta informatīva Apeirons pārstāves Betijas sagatavot prezentāciju par to, kā organizēt iekļaujošu brīvprātīgo darbu. Pēc tam dzirdēsim divus pieredzes stāstus no Dziesmu svētku brīvprātīgo koordinatoras Montes un Radi Vidi pats dibinātāja Staņislava par viņu pieredzi cilvēku ar invaliditāti iesaistī brīvprātīgajā darbā. Webināra laiks plānots līdz 2 stundām bez pārtraukuma. Es priecājos redzēt tik plašu interesi gan no organizāciju pārstāvjiem, gan koordinatoriem, gan citiem interesantiem. Es aicinu webināru laikā rakstīt savus jautājumus Zoom chatā vai tiem, kas mums seko līdzi tiešraidē Facebookā, tos jautājumus rakstīt Facebook chatā. Un tad pēc katras daļas centīsimies atvēlēt laiku jūsu jautājumiem. Šodienas tēma ir ļoti nozīmīga, jo mēs pievērsīsimies iekļaujošai brīvprātīgā darba videi. Brīvprātīgais darbs var būt ne tikai iespēja palīdzēt citiem, bet arī veids, kā pašiem cilvēkiem ar invaliditāti aktīvi piedalīties sabiedrībā, attīstīt prasmes un veidot sociālos kontaktus. Brīvprātīgais darbs kopumā stiprina piederības sajūtu un iespējas līdzdarboties sabiedrības procesos. Vienlaikus cilvēku ar invaliditāti iesaiste palīdz organizācijām kļūt atvērtākām un iekļaujošākām, radot vidi, kurā ik viens var piedalīties atbilstoši savām iespējām un interesēm. Šī tēma ir aktuāla gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī. Latvijā arvien lielāks uzsvars tiek likts uz iekļaujošas sabiedrības veidošanu, mazinot šķēršļus līdzdalībai un stiprinot iespējas ikvienam iesaistīties, tā skaitā brīvprātīgajā darbā. Un arī starptautiskā līmenī šie jautājumi ir prioritāri. Apvienoto Nāciju organizācija ir izsludinājusi šo gadu kā starptautisko brīvprātīgo gadu, uzsverot iekļaušanas nozīmi, lai brīvprātīgais darbs būtu pieejams ikvienam. Tāpēc šodien runāsim par to, kā šī iekļaujošā pieeja brīvprātīgajā darbā jau tiek īstenota praksē un kā to vēl vairāk var stiprināt. Tagad ar prieku došu vārdu mūsu šodienas pirmajai runātājai, Betijai Annai Repulei no organizācijas Apeirons. Apeirons Latvijā jau ilgu laiku strādā pie pieejamības, iekļaušanas un sabiedrības izglītošanas jautājumiem. Un, ja jums rodas kādi jautājumi Betijas prezentācijas laikā, tad droši rakstiet, un Betija pēc prezentācijas uz tiem atbildēs. Tad sveika, Betija, dodu tev vārdu. Jā, labdien visiem! Es sākšu to, kas nošērošu prezentāciju. Jā, tātad labdien visiem! Un pirms sākam runāt arī par tēmu, īsi iepazīstināšu ar sevi. Un kā mēs parasti to Apeironā arī darām, arī īsi aprakstīšu savu vizuālo izskatu. Mani sauc Betija, esmu jauna sieviete ar brūniem, pagariem matiem. Un šobrīd esmu ģērbusies džinsa kreklā.
Ikdienā es strādāju apvienībā Apērons, kur esmu jaunā kopienas centra vadītāja jauniešiem ar invaliditāti. Un mūsu tātad centra mērķis ir veidot tādu iekļaujošu vidi, kur jaunieši var satikties, kļūt patstāvīgāki, neatkarīgāki no vecākiem, no aprūpētājiem. Mēs kopā gatavojam ēst, dodamies iepirkties, organizējam pasākumus. Un arī manā darbā viena no svarīgām daļām ir tieši jauniešu ar invaliditāti iesaistīšana un koordinēšana brīvprātīgajā darbā. Tas nozīmē gan palīdzēt atrast piemērotas aktivitātes, gan arī domāt par to, kā nodrošināt, lai šī iesaiste būtu pieejama un arī galvenais jēgpilna. Un tieši šī praktiskā pieredze arī ir viens no iemesliem, kāpēc šodien varu dalīties ar dažiem aspektiem un ieteikumiem par to, kas tad organizācijām būtu jāņem vērā, iesaistot cilvēkus ar invaliditāti brīvprātīgajā darbā. Bet pirms mēs pārējām tieši pie tēmas par brīvprātīgo darbu, īsumā arī pastāstīšu par mūsu organizāciju Apērons. Mēs esam nevalstiska organizācija, kas jau vairāk nekā 25 gadus darbojas. Mēs apvienojam cilvēkus ar invaliditāti un viņa draugus, un mūsu galvenais mērķis ir veicināt šo cilvēku iekļaušanos sabiedrībā un arī veicināt viņiem vienlīdzīgas iespējas visās dzīves jomās. Tas nozīmē gan darbu ar sabiedrības izpratni, gan interešu aizstāvību, gan dažādas pakalpojumus un aktivitātes nodrošināt cilvēkiem ar invaliditāti. Un arī ļoti svarīga mūsu darba daļa ir praktiska sadarbība ar dažādām organizācijām, institūcijām, uzņēmumiem, lai mēs visi kopā veidotu tādu pieejamāku un iekļaujošāku vidi visiem. Jā, un mēs Apēron arī ļoti daudz nodarbojamies ar tādām mācībām, apmācībām, arī institūcijām, uzņēmumiem par invaliditātes jautājumiem un pieejamību. Un šīs apmācības ļoti praktiskas. Mēs ne tikai runājam par teoriju, bet mēs arī aicinām organizācijas paskatīties uz savu darbu no cilvēku ar invaliditātes perspektīvas. Un nedaudz arī par apmācībām. Tā tad ir apmācības, kur mēs tāda programma par pakalpojumu nodrošināšanu cilvēkiem ar invaliditāti. Tajās mēs organizāciju dalībniekus iepazīstinam ar dažādiem invaliditātes veidiem un to, kā tie vispār ietekmē cilvēku ikdienu. Gan ar cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem, gan ar redzes traucējumiem, ar garīgā rakstura traucējumiem vai ar kustību traucējumu. Un šajās apmācībās mēs arī apskatām dažādus tehniskos palīglīdzekļus, ko cilvēki izmanto, un ļaujam viņiem arī iejusties cilvēku ar invaliditātes tādā lomā. Piemēram, mums ir tā, ka mēs varam aiziet acis, iedot balto spieķu, un tagad izejiet te pa rajonu apkārt. Un tas patiesībā nav viegli, vai arī iesaisties ratiņkrēslā un izbraukt pa rajonu, pa centru. Jo tas patiesībā ir diezgan liels izaicinājums, un daudz, kad ir to pamēģināšu, viņiem tāds, hei, jā, tas patiesībā galīgi nav viegli. Jā, vēl viena svarīga tēma ir vieglā valoda un vienkāršā valoda. Šajās apmācībās mēs arī iepazīstam ar principiem, kā informāciju, ko jūs sniedzat, mēs varam padarīt tādu saprotamāku. Un tas īpaši svarīgi ir cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem. Un bieži arī pēc šīm apmācībām uzņēmumi sāk pārveidot savas mājaslapas tā, lai informācija būtu saprotamāka visiem. Un vēl ļoti būtiska apmācība daļa, ar ko mēs arī nodarbojamies, ir vides pieejamības jautājumi. Mēs runājam gan par pieejamas vides normatīviem, gan par to, kā tos jēgpilni piemērot praksē. Piemēram, mēs varam organizācijām pajautāt pavisam praktiski jautājumu, vai jūsu telpas ir pieejamas cilvēkiem ratiņkrēslā, vai viņi vispār var tikt tajā telpā, vai durvis ir pietiekami platas, vai ir pie ieejas uzbrauktuve, kur vispār viņš var uzbraukt iekšā un tikt tajās telpās. Un tas uzreiz var redzēt, cik ļoti organizācijas par to aizdomājas, kad, hei, ka varbūt nav, ka ir par to jāpadomā. Un arī viens no lielajām plašajām ir digitālā piekļūstamība, kas mūsdienās ļoti populāra.
Mēs arī piedāvājam izvērtēt jūsu mājaslapu, jūsu sociālos tīklus, vai tie ir pieejami visiem cilvēkiem. Piemēram, vai jūsu Instagram vai Facebook postam, attēliem, ko jūs liekat, ir pievienots alternatīvais teksts. Jo alternatīvais teksts ir tāds teksts, kas ļauj cilvēkiem ar redzes traucējumiem, kur izmanto ekrānu lasītāju, saprast, kas attēlā ir redzams. Un, lai viņu pievienotu tam postam, tas aizņem kādu 1 minūti, bet mēs tik daudz ar to iegūstam. Tāpat arī jūs esat uzfilmējuši kādu video ar aicinājumu, bet tam video nav pievienoti subtitri. Un cilvēks ar dzirdes traucējumiem, viņš vienkārši nesaprot, kas tur notiek. Viņš skatās, jā, foršs saturs, tur kaut kas notiek, kaut kur aicina, bet viņš vienkārši nesaprot, uz ko, jo nav pievienoti subtitri. Un, jā, par tādām lietām ir jādomā līdzi visu laiku, jo pieejamība arī nav tikai par fizisko vidi. Tā arī par informāciju, par komunikāciju un par to, vai cilvēks vispār var piekļūt tam, ko mēs viņam piedāvājam. Un tad turpinot par brīvprātīgo darbu, mums apēronā ir apmēram tādi aktīvie brīvprātīgie 50, bet kopā ir daudz vairāk, kaut kur ap 200, un starp viņiem ir cilvēki ar dažādu pieredzi un iespējām, un viņi iesaistās jebkurās apērona aktivitātēs un projektos, kur mēs viņiem lūdzam. Jā, un tā kā pasākumu mums ir daudz, un daudz konferencēs mēs piedalāmies un rīkojam, tad tas brīvprātīgo atbalsts mums ir ļoti, ļoti svarīgs. Un kā jau arī minēju sākumā, mūsu jaunā iniciatīva, šis jauniešu kopienas centrs, tur mums arī darbojas ļoti daudz brīvprātīgie jaunieši, un, piemēram, šovasar mēs dosimies uz sarunu festivālu Lampa, kur mēs arī būsim kā brīvprātīgie. Un varbūt esat redzējuši mūsu sociālajos tīklos, ir tāda A komanda, kas arī ir brīvprātīgo komanda, un viņa piedalās dažādās vides pieejamības pārbaudēs, šī komanda. Un viņi dodas uz dažādām Latvijas vietām, uz muzejiem, uz kafēnīcām un izvērtē, cik tad pieejama ir tā vide, un vai cilvēks, piemēram, ratiņkrēslā var tur iekļūt. Tas var būt gan par ēkas pieejamību, gan par telpu plānojumu, vai, piemēram, vai cilvēks neredzīgs var droši orientēties tajā konkrētajā vidē. Un mums ir arī video no A komandas. Braucam uz Kara muzeju A komandā, sapratīsim, kura daļa ir pieejama, kura nav pieejama, bet jā, tur bija rakstīts tieši par funkcionāliem traucējumiem, tā kā skatīsimies. Un tādu kur? Tur viss ļoti smagas. Kad ienāca iekšā pandus, tur bija pat rokturītis, lai varētu pievelkoties, tikt ar ratiņkrēslu augšā. Man personīgi nešķiet pārāk piekļūstam, jo tāpēc, ka mājaslapā bija rakstīts, ka izstāžu un ekspozīciju zāles ir pieejamas cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, bet vai viņas ir piekļūstamas, jo tā jau es varēju pārvietoties, Voldemārs arī visur varēja tikt, bet vai kaut ko salasīt, jāizmanto mākslīgais intelekts. Nu tā, man kaut ko drišķiņā attāstīju, pēc tam redzi, ka palīdz kaut kādu dzīvību, tu ka nevīgs attāstīt, bet es jau biju pavēram daudz, kur stikli, visais stikliem, kā vienmēr, tu apraksti nekādi, vēl nav, vai audio tieši par ekspozīcijām nav, ļoti. 4. stāvā, ja parādījās iespējas pamēģināt uzkāpt, ja kaut kur vai ja kaut ko aptaustīt. Pulvertūrņa daļa tā vispār nebija piekļūstama Voldemāram, bet to varbūt, kad rekonstrukcija beigsies, jo pašlaik, jā, labierīcības ciet, tas nozīmē, ka funkcionāli nav. Kopumā muzejā tikām iekšā, bet ne visu varējām apskatīt un saskatīt un sacertēt. Paldies kārtējo reizi! X par taksī! Par nokļūšanu līdz mūsu mērķiem! Un par palīdzēšanu! Gatīgi! Un drošīgi! Tev galvenais ir klaks sprādzējies! Jā, tas bija video no A komandas, kas arī mums apēronā ir ļoti liela tāda vērtība, un vienlaikus tas arī ir veids, kā mēs tā, vienkārši varam piesaistīt un pievērst sabiedrības uzmanību pieejamības jautājumiem. Bet tuvojoties mūsu tēmām par brīvprātīgo darbu kā iespēju iekļaušanai, tad
kad es uzzināju, ka man būs jārunā, tad laikam pirmais tas, ko es gribēju pateikt, ka brīvprātīgais darbs cilvēkiem nav tikai iespēja palīdzēt citiem, bet tas ir arī veids, kā viņiem pašiem aktīvi piedalīties sabiedrībā, attīstīt savas prasmes, veidot jaunus kontaktus un dibināt jaunas attiecības ar cilvēkiem. Un tad kāpēc ir svarīgi iesaistīt cilvēkus ar invaliditāti brīvprātīgajā darbā? Un sākšu to, ka daudziem cilvēkiem ar invaliditāti iespējas piedalīties sabiedriskajā dzīvē joprojām ir ierobežotākas, un tam var būt dažādi iemesli, piemēram, nepieejama vide, kāds informācijas trūkums, stereotipi, vai arī tas, ka organizācijas vienkārši nav aizdomājušās par to, kā cilvēks ar invaliditāti iesaistīt. Un mēs apēronā uzskatām, ka brīvprātīgais darbs šeit var būt ļoti, ļoti labs sākuma punkts, jo tas dod iespēju būt daļai no komandas, piedalīties pasākumos, satikt jaunus cilvēkus, iet sabiedrībā un vienkārši būt aktīvam sabiedrības loceklim. Un tajā pašā laikā brīvprātīgais darbs palīdz arī attīstīt praktiskas prasmes, plānot savu laiku. Ja tu zini, ka tev ir jāierodas, piemēram, tur 2, tad tev ir jāizplāno, kā tu tur nokļūsi ar sabiedrisko transportu, kā tur ir ar ceļu, vai tu varēsi tur ar, piemēram, ratiņkrēslā nokļūt līdz tajā ēkai. Vēl arī, piemēram, uzņemties atbildību par kādu uzdevumu. Mēs trenējam to uzņemšanu, to, ka mums tur tagad tā kā būs, piemēram, jāskanē biļetes. Un tā ir tāda arī, mēs uzņemamies atbildību. Tātad mēs esam šajā brīdī atbildīgi par to, lai viss notiek gludi. Un, protams, arī mācīties sadarboties savā starpā. Jo, piemēram, dažiem tā var būt pirmā reize vispār strādāt komandā, kura katram ir savs uzdevums, bet mērķis ir kopīgs. Un ieguvumi arī nav tikai pašiem brīvprātīgajiem, ieguvums arī ir organizācijām. Pirmkārt, komandā ir vienkārši vairāk cilvēki, kas var palīdzēt plānot kādu pasākumu un aktivitātes. Otrakārt, arī komandā parādās dažādāka pieredze, parādās dažādība un tāds arī skatījums citādāks, un cilvēks sāk labāk saprast arī dažādas situācijas. Un, laikam, tas galvenais, kas te parādās, mainās arī tā attieksme vispār kopumā pret invaliditāti. Un treškārt par to, ka organizācijas pašas sāk vairāk domāt par pieejamību, par vidi, par komunikāciju, piemēram, sociālajos tīklos. Un tieši šādi mēs arī pamazām veidojam to iekļaujošo sabiedrību. Jā, un tā kā runājot par stereotipiem, es arī, kad runāju ar saviem kolēģiem un arī pastāstīju tādu ļoti spilgtu gadījumu par stereotipu saistībā ar cilvēkiem ar invaliditāti, mums apēronā bija kolēģis, viņš bija ratiņkrēslā, un viņš vienu rītu bija atbraucis uz darbu ātrāk, un viņš bija aizmirsis atslēgas. Un viņš tagad domā, nevis gaidīšu, aiziešu padzert kaut kur kafiju. Un varbūt, ka zina, ka apērons ir uz Valdemāra ielas, te ir kafejnīcas, bet viņas nav piekļūstamas. Un tagad viņš aizbrauc līdz vienai kafejnīcai un pieklauvē tā kā pie stikla. Un iznāk viesmīle un jautā, ko jūs vēlaties? Un šis cilvēks saka, vai varētu lūdzu līdzņemšanā kafiju? Un tā viesmīle uz viņu paskatās un pasaka, bet jūs zinat, par to būs arī jāmaksā. Un kaut kā arī tik neveikli, tik nepareizi, ka tas priekšstats jau tāds, ka visi cilvēki ir invaliditāti nabadzīgi un viņi tik grib bez maksas kaut ko dabūt. Jā, un tas ir viens tāds liels stereotips. Nākamais arī, ka reizēm organizācijas pieņem, ka cilvēki ar invaliditāti nevarēs pilnvērtīgi iesaistīties vai ka tas būs pārāk, piemēram, sarežģīti organizējams. Un varbūt arī to, ka mums jau nav piemērot uzdevumi. Jā. Bet patiesībā bieži izrādās, ka lielākā daļa šo pieņēmumu nav līdz galam pamatoti, jo problēma jau ir tajā, ka nav motivācija, ka cilvēkiem vienkārši nav bijusi iespēja, vai arī šīs iespējas nav bijušas pietiekami redzamas vai pieejamas.
Jā, un arī kā sākumā teicu, ka organizācija var arī sociālajos tīklos publicēt video ar aicinājumu pieteikties. Viņš var būt labs, viņš var būt spožs, vai ne, ar labu domu, ar labu nolūku, bet ja nav, piemēram, šie subtitri, tas cilvēks vienkārši nevarēs pieteikties. Un tad jau ir skaidrs, ka šķērslis nav tā cilvēka motivācija, šķērslis ir tas, ka informācija nav pieejama visiem. Un tieši tāpēc ir tik svarīgi radīt šīs iespējas un parādīt, ka cilvēki ar invaliditāti ir gaidīti arī brīvprātīgajā darbā. Un man nesen pašai bija ļoti labs piemērs, ka mēs bijām basketbola spēlē ar jauniešiem arī kā brīvprātīgajiem, un es uzaicināju arī vienu puisi, viņam ir 18 gadi, viņam ir autiskais spektrs. Un tagad pēc spēles aizbraucu mājās un ieeju WhatsAppā, un viņš man ir uzrakstījis tik garu tādu pateicības ziņu, ka tik forši, un ka viņš tā priecājās, un viņam tā patika, un tā bija viņa pirmā reize, un viņš grib vēl, un kad mēs dosimies vēl, un lai es viņam tikai dodu ziņu, un tas ir tik forši, jo viņi ir izslāpuši, viņi grib iet sabiedrībā, darīt arī visu kopā ar citiem. Un arī par tādu, vēl vienu bija tāds gadījums arī basketbola spēlē, ka pie ieejas biļetes skenēja viena no mūsu brīvprātīgajām, viņa bija ratiņkrēslā, un tajā brīdī pie ieejas arī pienāca tās diezgan liels vīrietis, jau ar alus glāzēm rokās, jau tūlīt ies iekšā, meklē savu biļeti, un tad viņš tā skatās apkārt un tā kā nesaprota, kur jāskanē tā biļete. Un, kad meitene viņu uzrunāja, viņš tā kā paskatījās lejup un ieraudzīja, ka biļeti skenēja meitiņu ratiņkrēslā. Un uz brīdi viņš pilnīgi apstājās, varēja redzēt, ka viņš pilnīgi pārsteigts, ka wow, ka tā arī var. Jā, un viņš noskanēja šo biļeti, bet viņa sejā bija tāds ļoti domīgs skatiens. Un tajā brīdī man arī likās, ka tieši šādi jau arī mainās tā domāšana, ka nevis ar kaut kādām lielām runām, un tad mēs visi runāsim, kā mēs iekļaujam, bet ar reālām situācijām, kur cilvēks vienkārši redz, ka cilvēks ar invaliditāti var darīt to pašu, ko citi. Un, man liekas, tāpēc arī ir tik svarīgi radīt šīs iespējas un pamazām lauzt šos stereotipus. Jā, arī runājot par cilvēku ar invaliditāti, iesaisti dažādās aktivitātēs ir ļoti svarīgs attieksmes jautājums, jo sabiedrībā vēl joprojām reizēm pastāv šī doma, pieeja, ka iesaistot cilvēkus ar invaliditāti, mēs it kā daram kaut ko tik labu un kaut ko tik žēlsirdīgu, ka mēs viņiem tā palīdzam, ka viņi ir tādi nabadzīgi, bet patiesībā tas jau nav jautājums par to žēlsirdību, jo cilvēki ar invaliditāti, tas nav kaut kāds žēlsirdības projekts. Tie arī ir cilvēki ar savām prasmēm, ar savām interesēm, ar savu pieredzi, kur arī vēlas piedalīties, būt aktīvi, dot savu ieguldījumu. Un ir jau svarīgi skatīties cilvēku nevis tikai uz viņu invaliditāti, jo sākumā iet cilvēks un tad iet viņa invaliditāte. Un arī ja organizācijā kāds darbs parasti tiek darīts un par to tiek maksāts, tad arī nav pamata automātiski pieņemt, ka cilvēks ar invaliditāti to nevarētu darīt vai ka viņa ieguldījums būtu mazāk vērtīgs. Un, jo daudz svarīgāk jau ir paskatīties, kādas ir viņa prasmes, kādas ir viņa intereses, kāda ir viņa izglītība, jo arī cilvēkiem ar invaliditāti ir izglītība un arī augstākā izglītība, un kā viņš var iesaistīties. Un, kad mēs sākam skatīties uz cilvēkiem kā uz līdzvērtīgiem sabiedrības locekļiem, ar savām spējām, ar savām domām, ar savu potenciālu, tad arī tā iekļaušana kļūst tāda daudz dabiskāka. Un iekļaujoša pieeja nozīmē nevis kādu īpašu attieksmi, bet vienlīdzīgas iespējas piedalīties visiem. Brīvprātīgais darbs dod iespēju iegūt pieredzi, ko, piemēram, mēs vēlāk varam izmantot arī darba vidē, jo tie ir piemēri, ko mēs bieži redzam praksē. Piemēram, cilvēks izmēģina dažādus uzdevumus, viņš arī labāk saprot, kas viņam patīk, kas viņam varbūt nepārāk, kas viņam padodas, vai arī tieši pretēji, kas viņam nepadodas, jo mēs tagad, piemēram, ja brīvprātīgais palīdz kādā pasākumā pie reģistrācijas galda, viņš iemāca sagaidīt apmeklētājus, sasveicināties, uzsmaidīt.
Tad viņš pārbauda, piemēram, dalībnieku sarakstu, vai arī viņš sniedz informāciju par kādu pasākumu. Un tā ir tāda ļoti reālā klientu apkalpošanas pieredze, es teiktu. Vai arī citā situācijā, ka brīvprātīgie palīdz ar pasākumu kādām organizatoriskām lietām, sagatavot telpu, sakārtot tur materiālus, piemēram, bukletus uz galda, vai arī palīdzēt kādam dalībniekam atrast viņa nepieciešamo vietu. Jo tas jau arī palīdz iemācīties strādāt tādā strukturētā vidē un sadarboties komandā. Jo arī šis darbs dod iespēju piedzīvot dažādas sociālās situācijas, kas ir tik svarīgi, iepazīt jaunus cilvēkus, mācīties veidot attiecības, cieņpilnas attiecības, komunicēt ar cilvēkiem, ko es nepazīstu, jo tas jau arī ne tikai cilvēkiem ar invaliditāti, bet arī bez invaliditātes var radīt stresu un kaut kādu trauksmi. Un arī svarīga lieta, ka šis darbs bieži ir vide, kur cilvēks var izmēģināt savas prasmes bez liela spiediena, jo, ja kaut kas neizdodas perfekti ar pirmo reizi, tas nav tik kritiski, kā, piemēram, ja tā būtu darba vide. Jo tas dod tādu iespēju mācīties, mēģināt vēlreiz un tā pakāpeniski iegūt lielāku pārliecību par sevi un savām prasmēm. Jā, bet tomēr runājot par brīvprātīgo darbu praksē, ir svarīgi saprast, ka veiksmīgu cilvēku iesaistē parasti nenotiek pati no sevis. Tas prasa tomēr nedaudz pārdomātāku pieeju no organizāciju puses, jo ir svarīgi padomāt par vairākām lietām, piemēram, kā tiek piedāvāt brīvprātīgā darba iespējas, kā jau mēs pirms tam runājam, piemēram, ar sociālajiem tīkliem, vai arī cik skaidri tiek izskaidrot uzdevumi un kā tiek organizēts pats darbs. Jo tie ir visi aspekti, tā ir pieejama vide, skaidra komunikācija. Un tam vai brīvprātīgiem ir cilvēks, pie kura viņš varēs vērsties, ja rodas kāds jautājums, jo tas arī ir ļoti svarīgi. Un, protams, arī organizācijas skatījums, vai cilvēkam tiek vispār dota šī iespēja iesaistīties, dot iespēju pamēģināt kādu jaunu uzdevumu un būt daļai no šī pasākuma. Jā, tāpēc nākamajās prezentācijas daļās gribētu arī pievērsties tieši tai praktiskajai pusē. Un tad kādi aspekti organizācijām būtu jāņem vērā, ja tās vēlas veiksmīgi iesaistīt cilvēkus ar invaliditāti brīvprātīgajā darbā. Un pirmais, protams, ir individuāla pieeja un cilvēku vajadzību izpratne, kas ir tāds pats pamats, es teiktu, jo šīs, piemēram, praksē mēs arī bieži redzam, cik svarīgi ir zināt kādas mazas lietas, kas beigās var izvērties tik būtiskas par šo cilvēku jau pirms aktivitātes sākuma, jo šīs lietas var šis pavisam nelielas, bet tieši tās bieži arī nosaka to, cik veiksmīgi būs šī pieredze gan pašam brīvprātīgajam, gan arī, protams, organizatoram. Un, piemēram, arī no manas dzīves mums ir arī jaunietis ar autiskā spektra traucējumiem, un kurš dažkārt var pēkšņi piecelties un aiziet projām. Un tas notiek bez brīdinājuma, to neviens nezina, kurā brīdī viņš var aiziet projām, bet tā var notikt. Un, piemēram, ja organizators par to nezina, tas var likties ļoti mulsinoši. Tas var rast tādu sajūtu, ka kaut kas ir noticis, vai cilvēks ir apvainojies, vai viņam kaut kas nepatīk. Bet ja mēs, piemēram, par to jau zinām iepriekš, tad tas kļūst par tādu pavisam normālu situāciju, ka jā, mēs zinām, ka tas ir vienkārši veids, kā viņš dažkārt reaģē noteiktās situācijās, un mēs arī zinām, ka pēc kāda laika viņš atgriezīsies un turpinās iesākt to. Bet, protams, ir jāatcerās, ka cilvēkam ar vienu un to pašu, piemēram, diagnozi vajadzības var būt pilnīgi atšķirīgas. Piemēram, mums arī cits jaunietis ar autiskā spektra traucējumu, kurš ir pilnīgi pretējs, viņš ir ļoti aktīvs, viņam ļoti viss interesē, viņš grib iesaistīties, tad viņš skrien uz to pusi, tad viņš skrien uz to pusi, ar visiem grib komunicēt, un arī ar tā paša diagnozi, bet pilnīgi citādāk tā izpausme, ja. Un tad ir arī vēl viens piemērs, lai
būtu vieglāk saprast. Pie mums arī nāk tāda meitene, viņai ir 19 gadi, un viņa pusauģa vecumā cieta autoavārijā. Viņa braukājās ar draugiem, un principā fiziski viņa ir atguvusies, bet tā informācijas uztvere un koncentrēšanās viņai vairs galīgi nav kā agrāk. Un, piemēram, viņas gadījumā ļoti palīdz skaidrs un konkrēts norādes, kas tieši jādara, kādā secībā, kurā brīdī, kā arī, protams, arī cilvēkiem, piemēram, ar autiskā spektra traucējumiem vai intelektuālās attīstības traucējumiem. Bet tāpat mēs, piemēram, jau sev ievācam par viņu informāciju pirms tam, jā, mēs arī zinām, ka viņai ir daudz vieglāk darboties kopā ar kādu citu brīvprātīgo. Jo, ja viņa darbojas viena, viņa var vienkārši pazust savās darbībās un vairs nesakot līdzi tam, kas notiek apkārt. Bet, ja viņa strādā pāri ar kādu citu, viss notiek ļoti labi. Viņa piedalās, viņa dara savus uzdevumus, un viņa ir daļa no komandas. Jā, un šie piemēri ļoti labi, man liekas, arī parāda tādu lietu, ka bieži jautājums nav par to, vai cilvēks var vai nevar piedalīties, bet daudz biežāk šis jautājums ir par to, kā mēs organizējam šo dalību. Tāpēc ir svarīgi iepriekš sagatavoties. Viens ļoti tāds praktisks veids, kā šādu informāciju noskaidrot jau iepriekš, ir izveidot pieteikšanās anketu. Un anketā var būt jautājums, vai ir kaut kas, ko organizatoriem būtu svarīgi zināt, lai jūs varētu veiksmīgāk piedalīties brīvprātīgajā darbā. Un vēl, ja anketā norāda telefonu numuru, tad nebaidamies, piezvanām vēlreiz, noskaidrojam kaut kādas vēl detaļas, jo pa telefonu varbūt viņš pateiks vairāk, ja viņš norāda telefonu numuru, jo es arī parasti, ka man piesakās jauni jaunieši, viņiem ir anketa, bet es vienmēr ar viņiem arī parunāju pa telefonu, jo es uzzinu daudz vairāk par to cilvēku. Jā, bet anketa varbūt tādi arī vienkārši jautājumi, bet tas bieži dod tādu ļoti vērtīgu informāciju, jo tur cilvēki arī bieži saraksta pavisam praktiskas lietas, piemēram, kas viņiem palīdz, ka viņiem palīdz, piemēram, skaidras instrukcijas, vai arī, ka viņiem vajadzēs biežāk pārtraukumu, vai ka dažās situācijas viņi jūtas drošāk, ja viņi varēs strādāt ar kādu pārī. Un arī, protams, pavisam tādus praktiskus jautājumus, vai ir kādas pārtikas nepanesības, vai alerģijas, vai kas būtu jāņem vērā, ja pasākumā tiek nodrošināts ēdiens. Var arī pajautāt uzreiz, piemēram, par kādu pieejamības aspektu, kas būtu svarīgi zināt organizatoriem. Piemēram, vai būs nepieciešams pandus vai kāds cits praktisks pielāgojums. Un tāpat svarīgi arī noskaidrot, vai cilvēkam ar dzirdes traucējumiem varētu būt nepieciešams zīmju valodas tulks vai reāla laika subtitri. Piemēram, ja pirms aktivitātes notiek kāda kopīga Zoom vai Teams sapulce, kur jūs skaidrot instrukcijas. Un šāda informācija palīdz mums savlaicīgi arī saprast, vai ir nepieciešams nodrošināt papildus pieejamības risinājums, lai cilvēks varētu pilnvērtīgi piedalīties darbā. Un var arī vēl uzdot jautājumus, vai arī, kas nepārkāp, protams, kādu privātumu, bet vai ir kādi veselības vai komforta aspekti, ko organizatoram būtu svarīgi. Vai jums ir kāds, ja jūs esat jūtīgi pret roksni, pret gaismu vai pret kaut kādām lielām cilvēku grupām. Vai jums būs nepieciešama kāda telpa, kuru atvēl telpu mierīgi vienam pašam. Un arī šādas anketas, kas mums ir izveidotas, viena brīvprātīgā, viņa arī ir ratiņkrēslā, viņa ir ļoti komunikāla, ļoti jautra, viņa visur iesaistās, bet viņa bija arī ierakstījusi to, ka viņa negribētu, lai pasākumu laikā viņu fotografē. Lai viņa fotografē, bet visu laiku uzbāzīgi lien ar kameru virs un fotografē. Un tas jau arī ļoti būtiski, jo viņi negrib viņu fotografē, jo viņi nejūtas par sevi pārliecināti. Un mums ir svarīgi arī par to zināt, jo šāda informācija ļauj mums jau iepriekš sagatavoties, mēs padomājam par tiem uzdevumiem, mēs jau zinām, kā mēs labāk darbus sadalīsim, un mēs jau būsim gatavi kaut kādām situācijām noteiktām. Un vienlaikus tas dod arī signālu pašam tam brīvprātīgajam, ka, tā organizācija ir ieinteresēta, lai tieši es būtu kā brīvprātīgais pie viņiem.
Jā, un ejot tālāk arī, kad mēs esam uzzinājuši šo visu informāciju, neaizmirstam, ka mums ir arī citi komandā brīvprātīgie, un mums viņiem arī tas ir jāpaziņo. Jo, ja mēs kā organizatori jau zinām noteiktas lietas par cilvēku, tad ir svarīgi arī par to informēt pārējos, bet, protams, arī mēs to darām cieņpilni un nepārkāpjam cilvēku privātumu, jo tas palīdz arī izvairīties no situācijām, kur citi brīvprātīgie vienkārši nesaprot, vai skatās tā šķībi vai bailīgi, vai viņiem bail pienāk klāt, vai bail uzsākt sarunu, jo nezin, kā uzsākt, vai iet klāt sarunāties, jo viņš izstāsta citādāks no manis. Bet, ja mēs uzreiz viņiem pastāstam, jā, būs, piemēram, cilvēks ratiņkrēslā vai būs neredzīgs cilvēks, mēs viņiem uzreiz pastāstam, kā labāk sarunāties. Vai ka esam atvērti un mēs nebaidamies un iedrošināt. Un, piemēram, mums bija arī situācija arī tajā basketbola spēlē, kur brīvprātīgi arī palīdzēja skenēt biļetes pieejas. Un mēs bijām sadalījuši brīvprātīgos pa pāriem, un vienā pārī bija arī tas jaunietis ar autiskā spektra traucējumiem un brīvprātīgā meitene. Un tas pats jaunietis, par kuru stāstīju pirms tam, kurš pēkšņi var aiziet projām no situācijas. Un, kad es gāju apkārt un pārbaudīju, kā visiem iet, vai viss ir kārtībā, es arī piegāju pie šīs meitenes, un viņa man teica, zini, Betī, mēs stāvam, skenējam, viss kārtībā, un pēkšņi viņš aizgāja projām, un es tā kā nesapratu, kas notiek, un es domāju, ka kaut kas nav labi, vai es viņam nepatiku, un tā. Bet tad viņš pēc 10 minūtēm atgriezās atpakaļ, un tā kaut kā dīvaini, ja, jo viņi nebija informēti par to, ka puisis tā var izdarīt, ka viņš var, un tas nav jāņem personīgi. Jā, tāpēc mēs informējam komandu, lai šādas lietas nešķiet satraucošas, un lai cilvēki vienkārši zina, ka tā var notikt, un tas nav nekas personisks, un zinās, kā reaģēt. Tas pats arī attiecas situācijām, piemēram, ja mēs redzam tajā pieteikšanās anketā, ka brīvprātīgais pārvietojas ratiņkrēslā, un viņš norāda, ka viņam var būt grūtāk ilgstoši noturēt kādu priekšmetu rokā. Un ir labi par to informēt arī citus brīvprātīgos, jo var vienkārši pateikt, ka šajā situācijā var būt nepieciešama neliela palīdzība, kaut ko padot, kaut ko pieturēt vai palīdzēt, un no tā nav jābaidās, un tas ir ok, un mēs vienkārši nebaidamies pienākt klāt un palīdzēt. Un tas visiem liek justies drošāk, jo viņi saprot situāciju, viņi nebaidās paši piedāvāt palīdzību, jo dažreiz cilvēki vienkārši baidās, jo viņi nezina, vai tas būs pieņemami, vai kā to darīt vai nedarīt, vai cilvēkam ratiņkrēslā var pateikt, labi, ejam tur. Nu, var pateikt, jo tu jau norādi virzienu, tu jau nenorādi to, ka labi, ejam tur, bet, jā, pagad, tu jau nevari paiet. Bet var teikt, jo mēs norādām virzienu, tas nav nekas aizskaroši. Un, ja mēs informējam komandu, paši zinām, tā sadarbība kļūst tāda dabiskāka, iekļaušana notiek dabiskāka. Jā, un trešais tāds bloks ir vides pieejamība, kas laikam jau ir pats pamats vispār. Un šī ir ļoti svarīga sadaļa, jo, ja organizācija vēlas iesaistīt cilvēkus ar invaliditāti brīvprātīgajā darbā, ir ļoti svarīgi padomāt par to, vai šis cilvēks vispār varēs iekļūt līdz aktivitātes vietai un tajā piedalīties. Jo vispirms mums ir jāpadomā par iekļūšanu ēkā, vai pie ieejas nav augstu sliekšņu vai pakāpienu, ka viņš ies iekšā un gāzīsies gar zemi, piemēram, vai arī vai ir pieejama uzbrauktuve vai pacēlājs. Jo, piemēram, ja aktivitāte notiek vairākos stāvos, ir ļoti svarīgi, vai ēkā ir lifts. Un, piemēram, ja tas lifts ir, vai cilvēks ratiņkrēslā tajā varēs ērti iebraukt, un vai lifta pogus būs tā, ka viņš varēs, piemēram, viņus aizsniegt vai sasniegt. Un, ja mēs šīs lietas par viņām viņas nav pārdomātas, tad var arī veidoties tādas nepatīkamas situācijas. Cilvēks vienkārši netiek iekšā, vai arī viņam ir jāgaida uz kādu palīdzību, lai pārvarētu kādu pakāpienu vai slieksni. Un tas jau arī rada tādu neveiklu situāciju gan tam pašam cilvēkam, gan organizatoram. Mums jāpadomā, kā mēs varam maksimāli no tā izvairīties.
Un, piemēram, cilvēks ir iekļuvis ēkā. Svarīgi arī tā pārvietošanās pa telpu. Piemēram, vai starp galdiem un krēsliem ir pietiekami daudz vietas, lai cilvēks ratiņkrēslā varētu brīvi pārvietoties. Piemēram, ja telpā ir daudz galdu, stendu, kaut kāda aprīkojumi, ir arī vērts paskatīties, vai tur nav pārāk šauri jau palicis tajā koridorī vai telpā un varēs izbraukt. Un arī svarīga lieta ir, protams, arī ļoti svarīga lieta ir pieejama un pielāgota toalete. Ja ēkā nav toaleti, kuru var izmantot cilvēks ratiņkrēslā vai cilvēks kustību traucējumiem, tas jau pats par sevi ir milzīgs šķērslis dalībai aktivitātē, un, piemēram, jums ka ir tā toalete, bet tad mēs ieejam un paskatāmies, vai toaletes papīrs nav uzlikts kaut kur uz izlietnes, vai spogulis ir tādā līmenī, ja, piemēram, meitene var savu lūpas uzkrāsot vai matus izķemmēt, vai arī apskatāmies, vai šajā toaletē nav iestumts tas apkopēja ratiņi iekšā ar visām ķīmijām un to, jo mēs esam bieži saskārušies apēronā ar to, ka cilvēki ar invaliditāti toaleti izmanto kā noliktavu vienkārši, un tas jau arī svarīgi. Aiziet, apskatīties ir, nav kā, jā, un arī vēl, kas ir, ka palīdz arī tas, ja telpā ir vieta, kur cilvēks var nedaudz atpūsties, un tas attiec arī uz visiem cilvēkiem. Tas var būt svarīgi, ja aktivitāte, piemēram, intensīva, ja ir daudz cilvēku, daudz trokšņu, kāda informācija, jo cilvēkam vienkārši varbūt ir nepieciešams uz brīdi kāds mierīgs stūrīts, lai atpūstos, pēc tam varētu turpināt iesākt to. Un patiesībā tas jau var palīdzēt tik vienam, ne tikai cilvēkam ar invaliditāti. Un pie mums, piemēram, kad nāk jaunieši, mums nāk tāds Ernests jaunietis, viņam ir 16 gadi, viņš ir neredzīgs, un viņš iepriekšējā nedēļā uzņēmās vadīt jauniešu vakaru, mācīt par braila rakstu un arī radošās darbnīcas, un viņš ir neredzīgs, un viņam ir ļoti, ļoti izteikta dzirde. Viņam katra mazākais troksnis, viņš to ļoti labi uztver. Un arī mēs ar savu kolēģi padomājam, kā ir, jo viņš ātri piekust, viņš nāk klāt, viņš saka, bet ja var lūdzu pateikt, lai viss klusāk, jo es vienkārši nevaru, man ausis sāp. Un mēs arī iekārtojam viņam atsevišķu stūrīti šeit, apēronā, kur viņš, kad viņam pārāk sāp, viņam pārāk liela trokšņa, viņš var atnākt šeit, bišķiņi atgulties, un tad iet atpakaļ pie jauniešiem. Un tad arī ļoti praktiska un forša lieta, ja ir tāds stūrīts. Jā, un arī runājot par pieejamību, svarīgi atcerēties, ka invaliditāte nav tikai par pārvietošanos un par ratiņkrēslu, un ir arī svarīgi cilvēkiem ar redzes un dzirdes traucējumiem. Piemēram, ja cilvēks ar redzes traucējumiem, ļoti svarīgi ir tas, lai vide būtu arī loģiski sakārtota, lai nav tā, ka viņš tagad iet un viņam tur kaut kādi kabeļi uz grīdas, kaut kas mētājas, kaut kas it kā maziņš, un lai kaut kāds negaidīts šķērslis, arī uztaisam to telpu tā, lai nekas nemētājas pa zemi. Jā, un palīdz arī tas, piemēram, šajā gadījumā, ja organizators īsi izskaidro telpas izskaidrumu, ja viņš parāda, kur atrodas ieeja, viņš izskaidro vai parāda, kur atrodas ieeja, kur ir toalete, kur notiks aktivitāte, vai kur cilvēks var nolikt savas mantas, jo tas taču arī svarīgi kaut kur nolikt savas mantas, jo tas arī palīdz daudz vieglāk orientēties. Savukārt, piemēram, cilvēkam ar dzirdes traucējumiem ļoti labi palīdzētu kāda skaidra vizuāla informācija, piemēram, uzraksts, vai norāda, vai informācija uz ekrāna, vai tāfeles, ar laikiem, ar vietām, kur cikos jābūt, varbūt ar koordinātors telefonu numuru. Un tas arī tāda vienkārša lieta, vienkārši izdarāma lieta. Un arī atceramies, ja cilvēks nedzird labi, ir svarīgi runāt pret viņu, lai viņš var redzēt uz seju un lūpas, nevis aizgriežamies un kaut kur tagad stāstīsim kaut kādu informāciju. Un, jā, un ja pirms arī atceramies, ja pirms brīvprātīgā darba notiek kāda sapulce vai instruktāža, varbūt nepieciešams nodrošināt šo zīmju valodas tulku, reāla laika titrus, ja tas ir Zoomā, Tīmā, jo tas arī ļauj pilnvērtīgi sekot informācijai cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem, un
Un šādi risinājumi palīdz arī, principā, visiem, piemēram, ja telpā ir troksnis vai, ja informācija ir vieglāk uztvert rakstītā veidā. Jā, un ejot tālāk, tātad skaidras instrukcijas un elastīga uzdevuma organizēšana arī ļoti svarīga lieta, jo lietas tiek izskaidrotas vienkārši un konkrēti, kur jāiet, ko darīt un kā viss te notiks tagad. Un varbūt dažreiz ar vienu reizi nepietiek. Un, piemēram, mēs varam vairākas reizes, līdz cilvēks atceras, piemēram, šeit tu vari pakarināt savu jaku, šeit tu vari aiziet uz toaleti, šeit tu vari aiziet paēst, un šeit mēs tiksimies pēc aktivitātes. Un vēlreiz šeit var pakarināt savu jaku, šeit var aiziet uz toaleti, šeit tu vari atnākt paēst, un šeit mēs tiksimies pēc aktivitātes. Un to mēs sakam arī tik daudz reizes, līdz cilvēks jūtas droši un viņš saprot, kā viss šeit notiks. Un arī šeit mēs varam ne tikai, piemēram, parādīt, bet iziet kopā cauri, ja? Mēs aizvedam cilvēku līdz vietai, mēs parādām telpu, mēs kopā ar viņu izstaigājam, kur notiek aktivitāte, lai viņš iepazīst to vidi, un lai šis droši, visu to telpu sajūtu. Un arī, piemēram, par uzdevumu skaidrošanu. Nevis vienkārši pateikt, tā, tu iesi palīdzēs tur pie ieejas. Bet paskaidrot, kas tieši būs jādara, kur jāiet. Piemēram, tad mēs aizējam līdzi un mēs parādām šeit, nevis tagad ej tur kaut kur, bet nē, mēs aizējam līdzi, mēs parādām arī, piemēram, vai pie galda. Vai tu stāvēsi pie galda, vai tu sēdēsi pie galda, cilvēki nāks pie tevis, tu paņemsi viņu biļeti un noskanēsi ar šo ierīci. Un arī tas jau arī ļoti palīdz, ja mēs izdaram kopā to uzdevumu, lai arī cilvēks redz, kā tas notiek praksē. Un arī, protams, skaidrība par laiku, piemēram, pasakot to, ka šeit mēs strādāsim līdz 1:00, pēc tam būs pārtraukums līdz 1:30, un tu varēsi aiziet paēst tur, kur mēs aizgājām kopā, un es tev parādīju, un tad mēs nāksim atpakaļ un turpināsim ar nākamo uzdevumu. Jo šādas vienkāršas lietas arī palīdz cilvēkam justies drošākam un daudz labāk saprast, kas tieši no viņa tiek sagaidīts un kur viņam ir jābūt. Un 5. ir atbalsta persona koordinators, arī ļoti svarīga lieta. Un tas var būt, piemēram, cilvēks, kas palīdz orientēties situācijā un nepieciešams gadījumā var palīdzēt atrisināt kādu problēmu. Un tas ir svarīgi arī visiem brīvprātīgajiem, ne tikai cilvēkiem ar invaliditāti, jo tas arī dod tādu drošības sajūtu, ka, hei, ja man kaut kas notiek, es zinu, kur vērsties. Un es kā koordinātore vienmēr cenšos saģērbties spilgtāk. Tas arī ir tāds praktisks padoms, lai man ir vieglāk mani pamanīt citiem. Es parasti uzvelku, piemēram, arī man tur bija tāda jaciņa spilgta rozā vai kaut kādu cepurīti, vai te kaut ko roku uzlikt, vai kaut kādu lakatu spilgtāku, lai tas ir vieglāk pamanīt, lai tev vieglāk pamanīt ir cilvēkos. Jā, un lai viņš tevi ieraugo, ja viņam ir kāds jautājums, viņš var aiziet pie tevis un situācija atrisinās. Un palīdz arī tas, ja mēs pasākumu sākumā ļoti skaidri pasakam, tad visi, piemēram, ir zālē, un mēs pasakam, ja jums kaut kas nav skaidrs, ja jums rodas jautājumi, vai kaut kas neizdodas, droši nāciet pie manis, ka mēs iedrošinām, ka nav jābaidās, ja kaut kas notiek, esmu šeit, lai tev palīdzētu. Un arī, piemēram, var arī koordinators telefonu numuru pateikt vai pateikt pārējiem, lai saglabā savā telefonā. Vai arī tīri praktiski, ja mēs zinām, ka es kā koordinātori visbiežāk būšu tajā telpā, jo tā ir mana telpa, mēs arī pasakam brīvprātīgajiem, ka es būšu šeit, ja jums kaut ko vajag. Un tad viņi arī zina, ok, viņa būs tur, es zinu, kur vērsties, ja man kaut kas notiek. Jā, un arī tāda pēdējā lieta, bet varbūt tāda vairāk individuāla, ir atgriezeniskā saite. Un, man liekas, pēc pasākuma varbūt ļoti noderīgi arī pajautāt pašiem brīvprātīgajiem, kā viņiem gāja, kāda bija viņu pieredze, kas viņiem patika, kas viņiem varbūt nepatika, vai arī kas viņiem traucēja, vai arī kāds ieteikums uz nākotni organizatoriem.
jo šie jautājumi jau mums pašiem palīdz labāk mācīties no pieredzes un saprast, kas darbojas labi, kas vēl būtu jāuzlabo nākotnē. Tāpat arī cilvēkiem izteikt savu to viedokli, kas viņiem patika, un arī, ka viņi jūt uzreiz tādu svarīgu, forši manu viedokli ņems vērā nākotnē. Jā, un šeit es arī pajautāju 2 saviem kolēģiem, draugiem, brīvprātīgajiem, ko viņi, kas teica, ka jārunā šajā seminārā, ka lai viņi arī kaut ko no sevis pasaka. Un Ričards, viņš ir apērona brīvprātīgais. Ričards pārvietojas ratiņkrēslā, mācās sīvā datortehniku, ļoti, ļoti superīgs puisis. Un viņš arī pateica tādu foršu lietu, ka viņš teica, ka dažreiz organizācijas sagaida, ka brīvprātīgais darbs, un tas cilvēks būs ļoti ātrs, ļoti aktīvs, skries tur, darīs to, ja vajag palīdzēs aizskries uz turieni. Bet cilvēkam ratiņkrēslā tas vienkārši nevienmēr ir iespējams tādā pašā tempā kā pārējiem. Un tas arī var rast tādu neveiklu, tādu sajūtu situāciju, ka it kā citi gaida uz tevi vai ātrāk, lai tu kusties ātrāk, bet es vienkārši nevaru to izdarīt, jo man nav tāds temps. Jā, jo dažreiz svarīgi ir pielāgot tempu un tās gaidas, nevis mēģināt pielāgot pašu cilvēku. Un arī Laine, mana arī kolēģe, Laine arī ir ratiņkrēslā, un viņa arī teica, ka runājot par brīvprātīgā darba organizēšanu, ka organizācijai vispirms ir svarīgi pašām saprast, ko tās vispār var piedāvāt cilvēkiem, jo ne visi uzdevumi būs piemērot visiem, un ne visas vietas vienmēr būs piekļūstamas. Tāpēc svarīgi jau pašā sākumā paskatīties uz savu vidi un aktivitātēm un saprast, kas ir iespējams, ko var uzlabot, vai organizācija ir vispār gatava kaut ko pielāgot. Kā arī, protams, skaidra komunikācija, lai organizācija, gan brīvprātīgais saprot, ko viens no otra sagaida. Jā, un kopsavilkumā, kā mēs izgājām tātad cauri, arī tādas konkrētas lietas. Tātad pirmais ir tā individuālā pieeja un cilvēku vajadzību izpratne, ka mēs saprotam, kas viņam ir vajadzīgs, mēs to ievērojam, mēs to ņemam vērā, mēs to pielāgojam. Tad ir arī komanda, mēs informējam komandu, lai nerodas neveiklas situācijas, lai mēs visi draudzējamies savā starpā. Pieejama vide, protams, vai ir pieejama toalete, vai ir pieejams, piemēram, lifts, vai uz grīdas nemētājas kaut kādi kabeļi. Skaidrs arī instrukcijas, protams, cikos, kas, uz kurieni jāies būs pēc laika. Tad arī cilvēks, pie kura var vērsties, ja rodas jautājumi, un atgriezeniskā saite. Jā, un cilvēku var ierobežot tikai viens trūkums, tas ir pārliecības trūkums. Lai izdodas. Paldies! Paldies liels, Betī, par prezentāciju. Mēs dzirdējām par brīvprātīgo darbu kā iespēju iekļaušanai, kā arī kas būtu jāņem vērā organizācijām. Manuprāt, ļoti izklāstoši un praktiski padomi. Es gribēju varbūt tev dot iespēju pastāstīt mazliet par apērona jauniešu vakariem, un es dzirdēju, ka plānojās arī atvērtās durvju dienas, vai tu vari varbūt pastāstīt auditorijai mazliet par to, kur vēl viņi varētu jūs satikt un varbūt iemācīties vēl ko jaunu un dzirdēt ko jaunu. Jā, paldies. Noteikti. Tātad par atvērtajām durvīm. Nākamā piekdiena ir sociālā darba diena. Un visur būs atvērtās durvis, pie mums arī. Un mums plānojas no 1 līdz 3 tādas izglītojošās lekcijas, kur uzstāsies gan Ivars, gan es, gan mana kolēģe, gan Jurģis par universālo dizainu, kas arī ir fantastisks, gan arī kolēģi tieši par digitālo pieejamību. Būs arī iespēja izmēģināt tādu šķēršļu joslu šeit, arī iesaisties ratiņkrēslā, pamēģināt izbraukt ar viņu. Kā arī apēronam ir filmas, būs pieejams tāds kinoseans, un mums top arī jauna spēle Peļķe,
kas ir pretdiskriminācijas spēle, un tad būs iespēja arī izmēģināt šo spēli. Un par jauniešu kopienas centru, jā, tā ir pavisam jauna iniciatīva. Un tad mums notiek jauniešu vakari piekdienās, 5:00. Mēs esam jau ap 30 jauniešiem 7 nedēļu laikā. Tas ir daudz, tas nozīmē, ka to vajag. Un mēs kopā šeit tiekamies jau 4. Mēs parasti pagatavojam kopā ēst. Mēs zālē saklājam visu to telpas, aprīkojam, ko mums vajag. Mēs arī kopā organizējam šos jauniešu vakarus. Mums arī, piemēram, paši jaunieši sociālos tīklus pārvalda. Un mēs mēģinām tādu patstāvīgāku, tādu neatkarību, ka mums ir viens noteikums, ka mums nedrīkst, piemēram, līdzi vecākus. Kad vecāki tā kā pie mums nav, ka mums ir vecāku stūrīts, ja tāds bērnu stūrīts, mums ir vecāku stūrīts, un tad viņi var tur pavadīt un gaidot, piemēram, savu jaunieti pēc jauniešu vakara, jā. Tā kā tā. Jā, labi, liels paldies, ka dalījies, un tad, protams, sociālajos tīklos var arī uzzināt vairāk informācijas par šiem pasākumiem. Liels paldies tev, Betī. Tad mēs varam, es skatos, vai mums ir kādi komentāri no auditorijas. Skatos, ka Zoomā nav un Facebookā arī vēl neredzu, bet, ja tādi jautājumi jums rodas, tad droši rakstiet tos čatos. Tad mēs varam pāriet pie pieredzes stāstu sadaļas, un kā nākamo runātāju es aicināšu dziesmu svētku brīvprātīgo koordinatori Montu Tīģeri, lai dalītos savā stāstījumā par to, kā tika organizēts iekļaujošs brīvprātīgais darbs. Un, ja jums arī ir kādi jautājumi pēc tam Montai, mēs tos izrunāsim. Tad Monte, sveika! Sveiki! Sveiki, jā, labdien, man sauc Monta Tīģere. Es esmu sieviete, man ir 36 gadi. Šobrīd esmu ģērbusies melnā tēkleklā un man ir īsi mati. Jā, un pagājušā gada vasarā patiesībā ne tikai vasarā, bet pagājušajā gadā, jau no gada sākumā, es sāku strādāt kā brīvprātīgo koordinatore jauniešu Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. Un, protams, ka es domāju, par dziesmu svētkiem dzirdējuši ir visi, ļoti daudz tajos arī piedalījušies. Un, jā, mums šogad bija kopumā apmēram 1000 brīvprātīgi iesaistīti, teju 1000, un daļa no tiem bija arī cilvēki ar invaliditāti. Tagad uzreiz jāsaka, ka šiem svētkiem vispār tika noteikti 4 tādi strateģiski organizatoriskie virzieni, kurus jūs šobrīd redzat prezentācijā. Un viens no tiem kā reizi bija piekļūstamība. Līdz ar to šī piekļūstamība bija tāds tiešām pamata un plašs aspekts visā svētku norisē, un attiecās pilnīgi noteikti ne tikai uz brīvprātīgajiem, bet uz dalībniekiem, uz apmeklētājiem un uz tādu ļoti plašu auditoriju. Un, protams, ka savā veidā tas bija palīdzoši man kā brīvprātīgo koordinatorei, jo tas nozīmē, ka sākot jau domāt par brīvprātīgo pieteikšanos, izstrādājot anketu un domājot par to, kā mēs atlasīsim cilvēkus, ko viņi reiz darīt, tad, protams, ka tas piekļūstamības aspekts viņu jau man kolēģi bija aktualizējuši, tika veikts dažādu norišu vietu audits, bija skaidrs, kuras no tām kā ir jāpielāgo, kur var piekļūt, piemēram, tie paši cilvēki ratiņkrēslos, kur ir kaut kādi apgrūtinājumi. Jā, un te es vienkārši gribēju parādīt šo karti, tāpēc, ka dziesmu svētki droši vien no daudziem citiem pasākumiem atšķirībā ir ļoti intensīvs, liels un tāds dinamisks pasākums, kurš notiek šajās, tā kā kartē redzat 15, 15 norišu vietās. Tas ir ļoti, ļoti intensīvs, un, teiksim, brīvprātīgais darbs pat notika
tā skaitā vēl citās vietiņās, nevis tikai tur, kur notika pasākumi. Bet tātad, jā, mazliet vairāk kā 2 nedēļas kopā brīvprātīgie tika iesaistīti tādā ārkārtīgi intensīvā kapacitātē, daudzās norišu vietās paralēli, darbojoties ļoti daudzās dažādās komandās, jo citreiz ir tā, ka brīvprātīgajiem un arī citiem dziesmu svētki bieži asociējās tikai Meža parku vai Daugavas stadionu, bet, tā jau gluži nav, ir ļoti daudz mazāku koncertu, ir ļoti daudz dažādu sagatavošanās darbu, kā piemēram dalībnieku maisiņu pakošana, kur ir vajadzīga ārkārtīgi liela skaita brīvprātīgo iesaiste. Un, jā, līdz ar to ir iespējams, 2 nedēļas nostrādāt kā brīvprātīgiem dziesmu svētkos un uz Meža parkā nokļūt tikai, piemēram, pēdējā dienā jau apmeklējot koncertu un nemaz nestrādājot. Jā, un tad kas ir tie veicamie darbi, ko brīvprātīgie dziesmu svētkos darīja? Tas arī ir kaut kas tāds, ko mēs jau laicīgi sākām, jau izstrādājot pieteikšanās anketu, kategorizēt. Un tie darbi ir dažādas, ļoti dažādas gan sarežģītības, gan prasa dažādas komunikāciju prasmes, gan prasa ļoti dažādas fiziskās prasmes, arī stresa noturību. Protams, ka viss tas, ko Betija iepriekš stāstīja, es domāju, jā, cik tas ir svarīgi, jo tiešām ir tā, ka tā darba piemeklēšana attiecīgiem cilvēkam, tas laikam arī ir tas lielākais veiksmes faktors, jo tas, protams, neatiecās tikai uz cilvēkiem ar invaliditāti, jebkurā gadījumā visi brīvprātīgie, ne katrs var veikt katru darbu. Un brīvprātīgo darbs īpaši tādos lielajos pasākumos vispār ir ļoti svarīgi, kad organizators apzinās to, kas ir brīvprātīgo loma, kam viņi ir paredzēti un kam viņi nav paredzēti. Un arī es teiktu, ka diezgan veiksmīgai pasākumu norisē būtiski ir tas, lai jau iepriekš ir definēts, kur mums brīvprātīgi, kāpēc mēs piesaistam brīvprātīgos, ka tā nav tikai tāda tehnisku uzdevumu veikšana, ko mums nav kāds cits, kas dara, bet brīvprātīgais tomēr kļūst arī par tādu pasākuma vēstnesi, īpaši tādas kustības kā dziesmu svētki kontekstā. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai brīvprātīgais tiešām ir savā vietā, lai pret viņu izturās ar cieņu, lai viņa dotie uzdevumi ir cieņpilni un lai viņš nejūtās tā, ka viņš atrodas šajā lomā tikai tāpēc, lai kompensētu kaut kādus trūkumus pasākumu plānošanā vai aizpildītu kaut kādas nepilnības. Un tad, jā, tas arī bija tas, ko mēs centāmies darīt. Tātad brīvprātīgo atlase sākās jau gada sākumā. Tā bija online anketa, ko jebkurš interesants varēja aizpildīt. Un tad šajā anketā mēs jautājām gan par kaut kādām īpašām prasmēm, kas cilvēkiem ir, gan arī par kaut kādiem ierobežojumiem, vai tādi ir. Un tā kā mums bija sadarbība ar Apēronu, tad mūsu anketā tiešām brīvprātīgajiem bija arī iespēja atzīmēt, ka viņi ir tieši Apērona brīvprātīgie. Tā tad ļoti konkrēti jau norādot, kas ir viņu ierobežojumi, ja viņiem tādi ir. Un, protams, ka tas secinājums ir tieši tāds, ka tā informācija ir ļoti, ļoti svarīga, jo mums pieredzes pēc tam svētku laikā bija dažādas. Bija arī cilvēki, kas nebija kaut kā īpaši izcēluši savas īpašās vajadzības, un līdz ar to radās arī tādi pārpratumi. Piemēram, tieši tas, ka cilvēks īsti nevar veikt savus pienākumus, un man par to ziņo pārējie brīvprātīgie, un viņiem nav skaidrs, kas tur īsti notiek.
un kāpēc varbūt cilvēks nav tik, kā lai pēdiņās saka, normāls kā visi pārējie. Un tad mēģinot skaidrot situāciju un arī skatoties uz anketām un tām, piemēram, ja tādā gadījumā es redzu, ka man nekur nav bijušas nekādas norādes par to, ka cilvēkam, piemēram, tur ir problēmas komunikācijā vai trauksmē, lielos pasākumos vai jūtības kaut kādām skaņām vai lietām, tad tas var radīt, dažādus tādus pārpratumus. Bet no otras puses bija brīvprātīgie, kas bija ļoti detalizēti aprakstījuši, ko viņi var darīt un ko viņi nevar darīt. Un tas arī bija veiksmīgākais gadījums, jo tad šiem cilvēkiem tiešām varēja atrast ļoti piemērotus darbus. Piemēram, viens neredzīgs brīvprātīgais mums darbojās infocentros, vairāki brīvprātīgie darbojās ar biļešu skenēšanu dažādās pietiekami sarežģītās norišu vietās, kā Mežparkā un Daugavas stadionā, kur ir ļoti liela apmeklētāju plūsma, bet ļoti labi tika galā. Un tad, protams, runājot par to pieredzi, ir tā, ka brīvprātīgiem aizpildīja šo anketu, pēc tam mums arī bija klātienes tikšanās. Ņemot vērā, tāpēc sekretēri, tāpēc man sākumā gribējās iezīmēt to dziesmu svētku mērogu, ko it kā visi jau zina, bet tam mērogam, man kā brīvprātīgo koordinatorai ir ļoti liela nozīme tam, jo realitātē es nevaru, diemžēl, atļauties ar katru brīvprātīgo pirms darba uzsākšanas aprunāties tā kā 1-1, jo tā kā svētkos strādāju, tas gandrīz 1000 un īstenībā pieteikušies bija vairāk. Vienkārši cilvēkiem dzīvē mainās gan plāni, gan mācības darbi un tā, un tad, protams, ka no tā janvāra līdz jūnijam ir cilvēki, kas vienkārši atsakās no tā darba. Un ņemot vērā to lielo cilvēku skaitu, man vienkārši laika resursu dēļ, tāpēc, ka tas vienkārši nav iespējams, diemžēl, ar katru satikties, tad, piemēram, 20 minūšu tādā intervijā, bet tā klātiene ir ļoti svarīga, tāpēc mēs rīkojam tādas grupu tikšanās. Tā arī saucās tā kā intervija, tas ir viens no atlases posmiem, lai kļūtu par brīvprātīgo svētkos. Un tā ir iespēja, ka cilvēki 20, apmēram cilvēki, 25, kā kurā grupā atnāk, un mēs kopīgi izrunājam kaut ko mazliet par svētkiem, un tad katram ir iespēja mazliet izteikties, pateikt savas gaidas, ko viņš gribētu darīt, ko viņš negribētu darīt, ko viņš var darīt, ko viņš nevar darīt. Bet, protams, ka šis formāts ir ar saviem trūkumiem, jo atkal vēlreiz tikai var uzsvērt, ka svarīgi ir tā atklātība, tāpēc, ka ne visi vienmēr ir skaidrs pēc dažiem teikumiem, un kaut kāda šāda informācija var paslīdēt arī garām. Tomēr tā klātiene, un arī, protams, tās piekļūstamības dēļ mēs tās tikšanās rīkojām ne tikai grupu intervijas rīkojām ne tikai klātienē, bet dažas tādas bija arī online, lai cilvēkam ir kaut kādi kustību ierobežojumi vai tālu, kas dzīvo, vai kaut citu objektīvi apstākļi, lai viņi arī varētu piedalīties. Un tad online grupā patiesībā ir vēl grūtāk saprast, kāds ir cilvēks un kādi pienākumi viņam būtu tie vislabākie. Bet tomēr kaut ko tas dod, pilnīgi noteikti, un pēc katras tās intervijas vienkārši par katru cilvēku tiek veikts kaut kādas ļoti mazas piezīmes, kas pēc tam tiek izmantotas plānojot viņa darbu un domājot, kurā komandā labāk viņu iesaistīt. Un tas viss atlases posms dažreiz liekas, man arī draugi vai kolēģi jautā, ka tad ir jāsāk pusgadu iepriekš jau ar brīvprātīgiem strādāt, bet tas pusgads īstenībā ir ļoti svarīgs, ne tikai tāpēc, lai viņi aizpildītu anketu, ne tikai tāpēc, lai mēs satiktos tajā online vai klātienes intervijā, bet arī, piemēram,
lai mēs tiešām brīvprātīgos apmācītu un apmācītu caur dažādiem. Mums bija vairāki webināri šajos svētkos, un viens no šiem webināriem bija tieši par piekļūstamību. Un man liekas, ka tas ir brīnišķīgs veids, kā uzaicināt ekspertus, kas to vadīja, un kur tātad brīvprātīgie, visi brīvprātīgie tiek sagatavoti saskarsmei ar gan citiem brīvprātīgajiem, gan varbūt ar dalībniekiem, gan varbūt ar apmeklētājiem, kuriem ir kaut kādi piekļūstības, piemēram, izaicinājumi vai ierobežojumi. Tad, jā, un šie webināri tiešām mēs viņus vadījām, pēc tam ierakstījām, tie ieraksti bija pieejami. Es skatījos, ka tiem bija gan klātienē augsta apmeklētība no brīvprātīgajiem, gan arī pēc tam ierakstu cilvēki bija paskatījušies. Līdz ar to tad man liekas, ka tas brīvprātīgais darbs, viņš veic arī tādu izglītojošu funkciju. Un cilvēki tiešām kaut ko arī iegūst, iemācās, kas varbūt iepriekš, es nezinu, pat tādus terminus kā piekļūstamība nav dzirdējuši, jo, cilvēki nāk ļoti dažādām vidēm. Brīvprātīgie mums tur no 16 līdz 80 plus gadiem ar ārkārtīgi dažādām darba pieredzēm vai pieredzes nesamību un tam līdzīgi. Un, jā, un tad, protams, ka nākamā sarežģītā lieta tajā pusgada laikā pirms svētkiem arī ir, kā uzturēt to komunikāciju ar visiem. Un atkal jāsaka, ka, protams, tiek izmantots, mēs mēģinājām taisīt šīs kopienas WhatsAppā, bet, protams, saprotot, ka jā, ka cilvēkiem, piemēram, ja cilvēkiem ir kaut kādi redzes ierobežojumi, tad kopiena WhatsAppā varbūt nav pats ērtākais veids, kā to informāciju iegūt. Bet tas diezgan labi strādāja, jo grupas bija daudz un dažādas. Bija tādas, kurās pašiem brīvprātīgiem bija iespēja savā starpā sarunāties, iepazīties, gan nebija. Gan bija tādas, kur nāk tikai administrators sniegtā informācija. Un, jā, un, protams, ka pēc tam jau tajā pašā svētku laikā, droši vien tieši domājot par šiem cilvēkiem, bija ļoti svarīga tā elastīgā pieeja. Mēs tiešām ar vairākiem brīvprātīgajiem pirmā diena, viņi strādā, pēc tam mēs sazinamies, lai saprastu, vai viņiem patika, kā viņiem veicās. Jāsazinās arī ar atbildīgo personu tajā vietā, lai dzirdētu arī tās otras puses viedokli. Un man tiešām liekas ļoti, ļoti forši, ka svētkos sanāca. Man vismaz palikuši atmiņā daži arī tiešām ļoti veiksmīgi stāsti. Nezinu, kāds izskatījās viss no brīvprātīgo skatu punktu. Droši vien diezgan daudz, ko mēs varētu uzlabot. Bet, protams, man kā koordinatoram, droši vien komentārs no manas puses būtu ka pašai pasākumu tādai vadībai un plānošanā būtu jādomā skaidrs, ka, lai kvalitatīvi iesaistītu cilvēkus un invaliditāti brīvprātīgajā darbā, tas, piemēram, no brīvprātīgo koordinatora prasa daudz vairāk resursus. Šim cilvēkam ir vajadzīgi daudz šim nesamērojami daudz vairāk individuāla uzmanība, jo, ja kāds brīvprātīgais, es saku no tiem, piemēram, 1000 brīvprātīgiem varbūt bija tāds, ar kuru mēs tikai garām ejot sasveicinājāmies. Viņš visu informāciju no manis saņēma e-pastā, grafikos, viņam viss bija skaidrs, viņam neradās papildus jautājumi, viņam bija pieticis kolektīvās apmācībās gūto informāciju, teiksim, brīvprātīgais apmierināts. Es arī nesaņemu nekādu negatīvu feedback par viņu darbu, saņemu tikai pozitīvu, un, teiksim, tur, tas process ir tāds daudz raitāks, un vienkārši uz to nav jāfokusējās. Bet, protams, ka gadījumos, kad mēs zinām, ka var būt situācijas dažādas, un kad nav 100% skaidrs, vai cilvēks jutīsies labi, vai viņš tiks galā, vai kā viņš sapratīsies tajā konkrētā vietā ar saviem citiem kolēģiem, vai darbs nav par intensīvu, par skaļu, par grūtu. Jā, tas prasa lielu uzmanību. Un tad runājot par tiem tādiem trūkumiem, man kaut kā
patika tas, ko arī Betī teica, ka būtībā jau visas tās lietas, kas ir vajadzīgas, ļoti bieži lietas, kas ir vajadzīgas cilvēkiem ar kaut kādu veidu ierobežojumiem, ir lietas, kas palīdz, ja tās ir atrisinātas, tās palīdz ikvienam. Un tāpēc patiesībā tas, kas nestrādāja, jau mazliet attiecās pilnīgi uz visiem brīvprātīgajiem, ka process reizēm ir pārāk dinamisks. Jā, pārāk bieži ir kaut kādas pēkšņas izmaiņas, kaut kas ir pamainījies, kaut kur vajag mazāk cilvēkus, kaut kur vajag vairāk. Cilvēki ir jāpārvirza. Ir cilvēki, kas ir ļoti, ļoti elastīgi un spējīgi nomainīt veicamo darbu un jau pēc 5 minūtēm atrasties citā vietā un darīt kaut ko citu, bet visi cilvēki šādi nav, un līdz ar to tie mainīgie darba uzdevumi un reizēm arī tā novēlotā informācija par veicamo darbu, tas tiešām, tas ir tas, par ko vienkārši tur jāturpina domāt un domāt, lai tādas situācijas nerastos. Un tas mans pēdējais punkts informācijas trūkums ir jā, tas, ko es jau minēju, ka tur ļoti, ļoti svarīgi, lai koordinatoram ir tā informācija pieejama par katra cilvēka spējām un vēlmēm un tiešām arī ierobežojumiem. Un, jā, līdz ar to, ja, teiksim, viss tad būtu jādara vēlreiz vai jādara no sākuma, tad tieši tā jau ir, ka jau sākumā ir jādefinē tie piemērotie uzdevumi dažādiem cilvēkiem. Liekas, ka tas, kas ir vajadzīgi, ir ļoti skaidras instrukcijas un viena kontaktpersona, un varbūt, ka šai kontaktpersonai nav jābūt tam brīvprātīgo koordinatoram, kurš kontaktējās ar visiem. Varbūt, ka tomēr ir jābūt īpašai personai, kas tad ir šīs grupas kontaktpersona. Tad likās, ka tas arī daudziem palīdzētu ir šis klusuma atpūtas zonas, kuras šogad tiešām bija gan Mežparkā, gan Daugavas stadionā primāri paredzētas dalībniekiem, bet bija tiešām noderīgas arī pašiem brīvprātīgajiem. Mežparkā šīs zonas pat tika paplašinātas, un jā, tas ir kaut kas tāds, kas varētu palīdzēt. Elastīgākus grafikus un maiņas, jā, tas ir tas, kas palīdzētu gadījumā, ja cilvēks pēkšņi nevar turpināt veikt savus pienākumus, ka ir kāds, kas var elastīgi viņu aizstāt, jo tā brīžiem jau liekas ļoti bieži, ka tur tik daudz brīvprātīgo, tad jau bija tik daudz, kas strādā, bet patiesībā jau nebija dienas, kad tiešām paralēli notiek gan kaut kādā koncerta centrā, gan dēļ koncerts Daugavas stadionā, gan mēģinājums Mežparkā, un principā visi tie brīvprātīgie, kas tajā dienā ir brīvi, ir noslogoti, un jā, tad, ja kādā brīdī kāds vairs nevar veikt tos savu darbus, principā rada diezgan lielas problēmas, tad jā, šīs apmācības iekļaujoši tādu komunikāciju, un, protams, jā, tas mazāk hauss pēdējā brīdī, bet dzīve ir dzīve. Droši vien, ka to pilnībā izslēgt nekad nevarēs, bet, jā, palika iespējas, ka tas būtu ļoti svarīgi visiem. Tā, man liekas, ka es iekļāvos tieši savās 20 minūtēs, un tas arī ir tas, ko es gribēju pastāstīt. Paldies! Liels paldies par stāstījumu, paldies, ka dalījies ar pieredzi. Jā, kā mēs dzirdējām, dziesmu svētkiem šī te brīvprātīgo iesaist tiešām ir tik apjomīga, un tas ir ievērības cienīgi un pat iespaidīgi, ka jums tas izdevās. Varbūt jautājums, kas man vēl interesētu, ir, jums ir laiks, lai sagatavotos jau nākamajiem svētkiem un tam līdzīgi, bet vai jūs turpināsiet vai šī sadarbība ar brīvprātīgajiem ir plānota arī turpmākos pasākumos, kā tas izskatās varbūt nākotnē, un vai jūs jau esat plānojuši vai domājuši par to pēc pārunām?
Nē, es domāju, ka man jau ir grūti tā runāt par nākotni. Tā teikt, nākamie svētki, tad redzēs, kurš tad būs brīvprātīgo koordinators, vai tā būšu es vai kāds cits. To man ir grūti vēl pateikt. Bet es domāju, ka, protams, tās iestrādes turpināsies. Es esmu strādājusi vairākos dziesmu svētkos, un es vienkārši redzu, kā tas attīstās, un man jau liekas, ka vispār tas dzīves ritms ir tāds, kas parod soļus uz priekšu, tu jau pēc tam vairs nevari iet atpakaļ. Un man liekas, ka arī viss šis gan piekļūstamības, gan iesaistas, gan visādi tādi aspekti dažādu grupu, tas kļūst tikai svarīgāk un vienkārši ir pilnīgi normāli. Es domāju, ka nākamajos svētkos varbūt tiks prioritizēts vēl vairāk. Labi. Lielas paldies tev, Monte, par šodien atvēlēto laiku. Un šodien mums ir plānots vēl viens pieredzes stāsts. Pāriesim pie Radividi pats pieredzes stāsta, un es aicināšu Staņislavu Babinu, kurš ir Radividi pats organizācijas dibinātājs. Viņš ir pieredzējis organizācijas pārstāvis darbā ar brīvprātīgajiem, un viņi ir iesaistījuši jauniešus ar invaliditāti starptautiskajos projektos, bet arī agrāk vietējā līmenī. Tā kā stāsts vārds tev, stāsti, kā jums gāja un kādi ir tavi ieteikumi. Jā, labdien visiem! Jā, biedrība Radividi pats šogad svinēs 21. dzimšanas gadu, pastāvēšanas gadu, un šajā posmā mēs ļoti fokusējamies uz brīvprātīgā darba popularizēšanu un uz iekļaušanu un darbu ar cilvēkiem ar dažādiem funkcionāliem un citiem veselības traucējumiem un arī ar dažādām ierobežotām iespējām. Mēs nekad speciāli nebijām pievērsušies tam. Mēs kaut kā savā darbībā uztveram visus iedzīvotājus un visus cilvēkus vienlīdzīgus. Tikai dažiem ir ar laiku, ne tikai saprotam, bet redzam, ka ir vairāki šķēršļi. Un daži ir vieglāk novēršāmie šķēršļi, un daži tādi, ko ļoti grūti novērst, un tad jāiemācās atdzīvot vai ieraudzīt. Un tad saprotam, ka ne tikai tie cilvēki, kas mums apkārt, piedalās mūsu projektos, aktivitātes, un tā, ka ne tikai tur ir tieši šķēršļi, bet arī sabiedrībai kopumā ir dažāda veida aizspriedumi un arī grūtības kaut kā iekļaut un saprast, kā to darīt. Tāpēc mēs kaut kā nonācam pie tā, ka iesaistot visāda veida jauniešus, mēs piedāvājam, atradam tādu vienu no formām brīvprātīgā darba, kur mēs starptautiskā komandā aicinām jauniešus piedalīties un paveikt kaut ko sabiedrībai vērtīgu, nozīmīgāku un tā. Un tā kā biedrība fokusējas uz vides izglītību un sadarbojas ar, piemēram, ar organizācijām, kas popularizē ilgspējīgo dzīvesveidu un visu kaut ko mēģina darīt, tad mēs arī sadarbojamies ar bioloģiskām fermām gan Latvijā, gan arī ārpus Latvijas, Eiropā un arī ārpus Eiropas. Un pēdējā laikā mums sanāca ļoti laba sadarbība ar Grūzijas organizācijām, kas strādā ar jauniešiem no lauku reģioniem un kuriem ir arī bioloģiskā ferma, kur ir nepieciešama manuālā palīdzība novakt ražu un visu kaut ko tur izdarīt, lai varētu mazāk vispār neizmantot pesticīdus un visu kaut ko tādu. Un tad mēs to tematiski aicinājām jauniešus pieteikties, un bija daži jaunieši, kas arī pieteicās, nevis tāpēc, ka gribu tur uz fermu, uz laukiem braukt strādāt, bet tāpēc, ka uz Grūziju grib aizbraukt un ar citiem jauniešiem pastrādāt. Bet tā kā mūsu pasākumus arī piedalās jaunatnes darbinieki un arī, piemēram, mēs tur ar probācijas dienestu sadarbojamies un ar citām institūcijām, tad arī ar laiku saprotam, ka tāda veida projekti, kā aizbrauc kaut kā īslaicīgi, tie projekti, ko mēs organizējam starptautiskā tāda vide, ir no 12 līdz 20 dienām, tātad 2-3 nedēļas gāri projekti, kur jaunieši sabrauc kopā, izdara kaut kādu ļoti grūtu, fiziski grūtu, bet ļoti tādu
no sākuma līdz galam darbu, ko var redzēt rezultātu, kas ir diezgan svarīgi šajos projektus. Un caur šo pieredzi mācās sadzīvot kopā, ieraudzīt iespējas, kā var dibināt kontaktus, kā veidot vairāk tādu iekļaujošu sabiedrību un kā no patērētājiem kļūst par radītājiem. Radividi pats ir tieši par to, radīt vidi pašiem. Un tad galvenā tāda doma šī tipa projektiem komandas brīvprātīgā darbam, ko atbalsta Eiropas Solidaritātes korpus, Eiropas finansējumu mēs izmantojam, lai būtu iespējams šāda tipa aktivitātes organizēt. Ir samiksētas grupas, kur mēs aicinām ļoti aktīvus jauniešus, kuram ir visas iespējas, kuriem mācās strādā, vada biznesu, ceļo un kuram nav nekādi funkcionāli traucējumi vai ļoti daudz privilēģijas, bet trūkst laika un varbūt viņi arī gribētu kaut kā iziet no sava burbuļa un izmēģināt kaut ko citu jaunu. Un tad ir aicinām jauniešus, kuram ir ļoti daudz visādu šķēršļu invaliditāte ir viena no tām, bet tur ne tikai. Tur arī jaunieši ar sociālo-ekonomiskiem šķēršļiem no lauku reģioniem, ar valodas barjeram, ar mentālās veselības izaicinājumiem. Viss kaut kā. Mums to nav tāda profila, mēs nešķirojam. Ja galvenā, ja ir kaut cik interese un vajadzība kaut kur izbraukt ārā no savas ikdienas un pamēģināt kaut ko izaicinošāku, tad tas mums der, ka motivāciju mēs arī aicinām un mēģinām iesaistīt. Mēs sadarbojamies arī ar sociālajiem dienestiem un arī dažādām organizācijām, kuri ilgtermiņā strādā ar tādiem jauniešiem, mēģina ikdienā viņus iesaistīt, un mēs piedāvājam tādu kā papildu variantu, aizbraukt kaut kur kopā, pamēģināt likt lieta tas prasmes un zināšanas, ko jaunieši kaut kur citur iemācās, piemēram, skolā vai speciālos kursus, vai varbūt citus pasākumus, piemēram, tajā pašā brīvprātīgajā darbā esot tepat uz Latvijā, tad brauc kaut kur uz ārzemes un pamēģina pielikt to visu klāt. Tā mēs tādu strateģisku pieeju izmantojam darbā ar jauniešiem, kur starptautiskie projekti ir tādi kā augstie punkti, kas notiek kaut kāds dzīvē, ko pēc tam jaunatnes darbinieki, sociāli darbinieki vai veceki vai paši jaunie cilvēki pēc tam izmanto, lai pilnveidotas. Un man ir ko padalīties, dažas bildes es varbūt varu parādīt. Es ceru, ka es varu to izdarīt. Man ir 5 bildes no projektiem, kā izskatās tas darbs, un varbūt mēģināšu arī aprakstīt. Es vienkārši dalos ar to. Jā. Tagad nezinu, var redzēt? Radividi pats mūsu logo, kam es rādu tagad. Rociņa ar liepas lapu. Mēs esam Liepājā bāzēti, un tas ir tas logo, kas būtību atspoguļo, ka mēs mēģinām veidot visu kaut ko paši. Un ļoti daudz mums ir aktivitātes dabā, gan ārā, gan dzīvojot kopā, un kas ir forši tādas grupas, kad jaunieši atbrauc, viņi nav tikai tādi samiksētas aktīvi jaunieši un mazāk aktīvi jaunieši, bet arī ārzemnieki ar vietiem jauniešiem. Šī gadījumā jūs redzat Kaukāzu kalnas te attālumā, te ir ganības, kur ganas zirgi, kazas un suņi mums tur sarga un pavada, un tad tā ir tā vide, kur jaunieši atbrauc un piedalās kopējā ražas novakšana, kopā ar vietiem jauniešiem, grūziņiem, kas arī no citiem reģioniem sabrauc tieši pie tā Kaukāza, jo tā ir interesanti, ka viņam arī nav baigi iespējas pat pa savu valsti ceļot, bet šajā projekta ietvaros viņi arī pievienojas, satiek viens otru, un tad ir kopējais uzdevums. Parasti ir ļoti skaidri nodefinēts, ko mēs darīsim, ir skaidri saplānotas tas aktivitātes, un arī pirms mums notiek tā reāli, mēs strādājam tur 10 dienas, respektīvi 2 darba nedēļas, 5 un 5 dienas, kur pa vidu ir arī brīvdienas.
Ir notiek sagatavošana, ka mēs 3 dienas atbraucam, šī gadījumā Grūzijā uz Rustāvi, 3 dienas nodzīvojam, veidojam komandu, iepazināmies viens ar otru, saprotam, kas te pa cilvēkiem sabraukuši, kādā atbalstu viens otram mēs varam sniegt un nodrošināt, veidojam tādu buddy sistēmu, kurš tā kā izveidojas pāri vai trio, kas arī tā darba laika var viens otru atbalstīt un ir tie kontaktpersonas. Papildu tam, ja mums brauc jaunieši ar invaliditāti, šī gadījumā mums bija 2 jaunieši ar mentālas veselības invaliditāti, attīstības traucējumiem un arī ar cerebrālu trieku mums bija jaunietis līdzi. Mums, piemēram, mēs piesaistam asistentu. Cilvēks, kas brauc līdzi, dzīvo kopā ar brīvprātīgiem, palīdz tur, kur nepieciešams, bet neveic to brīvprātīgo darbu, nedara tā cilvēka vieta, bet atbalsta tieši tur, kur ir nepieciešams, nodrošinot maksimāli samazinot tos šķēršļus, kas neļauj tam dalībniekam pilnvērtīgi veikt to brīvprātīgo darbu. Paralēli notiek arī tāda mentorēšana. Katram brīvprātīgam ir piešķirti mentors, ar kuru izrunā ne tik tās praktiskas lietas, bet vairāk tādu mācīšanas procesu, uzstādām mācīšanas mērķus un arī caur to pieredzi, darot kopā, dzīvojot kopā un kaut ko palīdzot kaut ko attīstīt, tad jaunieši arī kaut ko iemācās, un tad mēs izmantojam arī tādu kompetenci pieeju, kompetenci modeli, ko šajos projektos katram jaunietim ir iespēja dabūt jaunatnes pasi, jūspas, kur var attīstīt noteiktas prasmes, zināšanas un attieksmes, un tad aprakstīt tos un arī dabūt pēc projekta arī tādu kā certifikātu, Eiropas līmeņa certifikātu. Tā ir arī viena no motivācijām, kāpēc jaunieši arī piedalās, jo te ir tāds apliecinājums arī dot. Tur viss kaut ko var aprakstīt, gan sadarboties komandā, gan komunikācijā vairākas valodas, gan uzņēmīgums un starpkultūru saziņa, viss kaut kādas lietas. Un to mentori tad papildu asistentiem palīdz visiem jauniešiem. Tur ir mentors, kas, un tad arī ar to tikt galā. Notiek, paralēli darbam tā mums arī ir iespēja doties iepazīt valsti, tā ir vieta, kur mēs dodam, tur ir brīvais laiks, un tad var doties kopā, un tad patiesībā tam asistentam, vislielākais darbs ir tais brīvā diena, jo kamēr jaunieši strādā, tad tur ir supervīzors, tur cilvēks, kas atbild par darba drošību, par darba uzdevumiem, koordinators vietējā līmenī arī iesaistās, un tad paši jaunieši viens otru atbalsta, jo solidaritāte ir viena no tādām vērtībām, ko jaunieši arī mēģina saprast, kā tad var solidarizēties viens ar otru, redzot dažādas šķēršļus un ierobežojumus, un kā tad var būt visi kopā visu kaut ko darīt. Bet brīvajā laikā bieži tā grupa sadalās, jo katram ir individuālas vajadzības, kāds grib tur tikai gulēt tās brīvās dienas, izgulēties un, kaut ko, neko nedarīt. Daži grib ļoti tur ceļot un braukt apkārt, arī uz varbūt citu valsti paspēt aizbraukt un tā. Un tad jaunieši, paši izvēlas, bet asistentam, respektīvi, tad ir jāpielāgojas un jāasistē un jāpalīdz. Un tur visvairāk tā darba notiek. Bet tas brīvās dienas ir tā kā standarta darba nedēļa. 5 dienas strādā, 2 brīvas un pa mēnesi vēl papildu 2 brīvas dienas pielāgojas. Kas ir forši, ka šeit, pateicoties Eiropas Savienības atbalstam, ir nodrošināti visāda veida iekļūšanas iespējas, un iesaistot jauniešus ar invaliditāti, mēs varam arī ārkārtas izmaksas pieprasīt papildus standarta izmaksām visam. Ne tikai ceļojumam, apdrošināšanai, dzīvošanai, ēšanai, bet arī pastiprinātai mentorēšanai, asistēšanai, tulkošanai ir nepieciešams. Dažreiz arī kaut kādi, piemēram, ekipējuma nodrošināšanai. Mums bija jaunieši, kuram mēs tur mugursomas, piemēram, pērkam, jo vienkārši nebija
ko paņemt līdzi. Un to aprakstot visu un pieprasot to finansējumu, ļoti labprāt Eiropas Savienībā arī atbalsta, un šitie diezgan tāda pateicīga programma. Vislielākie tādi izaicinājumi, atrast asistentus, kas varētu uz 2-3 nedēļām doties līdzi jaunietiem, piedzīvot, un mums ir tāds arī nosacījums biedrība, ka tie asistenti ļoti bieži jauniešiem ar invaliditāti ir rādi vai veceki, un mēs sakam, ka nē, mums nevajag, lai mamma vai tētis brauc līdzi, mēs ļoti gribam, kādu, kas ir ideālā gadījumā profesionālis, kas saprot, kas ir nepieciešams, kas sniegt to nepieciešamo atbalstu, varbūt izgāja apmācības, bet realitāte gandrīz nav iespējams tādu atrast. Tāpēc mēs arī aicinām, piemēram, jauniešus, varbūt uzrunāt viņas draugus, paziņas, kas saprot viņa vajadzības un nepieciešamo asistēšanas līmeni, un tad braukt. Līdz šim kaut kā 50-50, 50/50. Dažreiz brauc vienaudži palīdzēt, atbalstīt un asistēt, dažreiz brauc asistenti. Un, galvenā, tā domātais 2 nedēļas un tā 2-3 nedēļas ir tieši tas komandas darbs, iemācīties sadzīvot viens ar otru, sastrādāties, sasniegt rezultātu. Un šī gadījumā mums ļoti svarīgi, lai rezultāts ir viņš ir taustams, lai var pataustīt, lai var saprast, vai realistiski izdarams tās 10 dienas, ka mēs varam kaut ko paveikt. Vai tur savakt visu lauku, tur ar tiem ķiplokiem vai riekstiem, vai uzbūvēt žogu no mala un salmiem, vai nezinu, tur iestādīt tur kilometru ar kokiem, bet ir kaut kā izmērams, lai mēs varētu reāli pabeigt to tā projekta laikā, nosvinēt arī kopā un caur to visu to darbošanas procesu, viss tā mācīšana notiek arī tā sadzīvē. Kā tad mēs organizējam, jo iekšē mēs tur komandas organizējam, kurš ko dara, katru dienu, kuram padodas labāk vienas lietas, kuram citas, kā viens otru var iemācīt, ja nesanāk, tad kā mēs varam tikt tam pāri, ja ir kaut kāda konflikta situācijas, kā mēs viņus adresējam, kā mēs, sadzīvojam, basically, un mācāmies. Un ko es pamanīju, ka šeit ne tikai jauniešiem, kuram ir invaliditāte, funkcionāli traucējumi un visādi citi ierobežojumi, ka viņi mācās daudz ko, bet arī tie jaunieši, kuriem nav ikdienas saskarsme ar cilvēkiem ar invaliditāti, ka viņi patiesībā iegūst pavisam citu pieredzi un tādu lenti uz dzīvi, to redzējumu uz dzīvi, ka tas atveras daudz kas viņam, un tad viņi tad daudz iejutīgāk un sapratoši kļūst, jo praktiski dzīvojot un strādājot kopā, tas ir pavisam savādāk nekā vienkārši lasīt vai skatīties. Man var dzirdēt. Jā, varam dzirdēt. Labi. Ļoti praktiski hands-on approach, tad tur, kur jaunieši dara daudz smaga darba, to mēs pamanījām, ka tas strādā vislabāk, un mēs arī izrunājam tas lietas, bet mēs arī baigi nešķirojam un aicinām visus pamēģināt visus darbus padrusiņ. Skaidrs, ka kādam padodas labāk, kādam sliktāk, bet katram ir iespēja izmēģināt, un tas arī ir daļa no tāda mācīšanas dimensijas, tas tajos projektos, kas ir diezgan svarīga. Pēc projektiem tas ir arī svarīgi, ka mēs aicinām jauniešus izmantot arī citas iespējas, ne tikai braukt tur ārzemēs, bet arī vietējā līmenī iesaistīties brīvprātīgā darbā. Un tad daudzi no viņiem aktivizējas un vai iestājas organizācijas, vai dibina savus, vai brauc citus projektus. Brīvprātīgā darba projekti ir tikai viena veida te projekti, ko Eiropas Savienība
jā, tad atbalstā. Nākamā ir tad jauniešu apmaiņas, kur jaunieši arī var doties, lai apmainītos ar viedokli par notikto tēmu un pamēģināt kaut ko darīt. Te darba mazāk, bet tur vairāk tāda praktiskas aktivitātes kopā, jā, runājot, diskutējot, daloties, apmainoties ar viedokļiem, emocijām un metodēm, varbūt kaut kādam. Kā tad viņi tiek galā ar konkrētu tēmu, uzdevumu vai tā. Un te ir, tā jauniešu apmaiņa ir arī ļoti pateicīga programma, Erasmus+, jaunatnes joma to atbalsta, un tur arī ir iespēja dabūt finansējuma ārkārtas izdevumiem, gan par, kas tieši fokusētu uz iekļaušanu un uz visādu šķēršļu mazināšanu. Ne tikai ar invaliditāti, bet tur ir diezgan plaši aprakstīts tie šķēršļi, ko vajag mazināt. Bet tāpat jauniešu apmaiņas, ja biedrība ar Adividi pats to organizē, mēs darām to dabā, laukos, vai nu dabas parkos, vai nu bioloģiskas fermas. Un tur arī ļoti daudz kas par saikni ar dabu un par to, kā mēs varam mazināt tos šķēršļus un veidot to iekļaujošu sabiedrību. Tas ir visur, tāds tā kā sarkana līnija, visas aktivitātes. Man liekas, man ir laiks. Ne? Jā, paldies par tavu stāstījumu. Jā. Varbūt jautājumi ir kaut kādi, varbūt. Es skatos, vai mums ir auditorijas jautājumi. Es domāju, ka auditorijai bija ļoti interesanti dzirdēt par to, ka brīvprātīgo darbu, tiem, kas vēl nezināja, ka brīvprātīgo darbu iespējams veikt ne tikai šeit Latvijā ar organizācijām, bet ar Eiropas Savienības finansējumu ir iespējas to darīt arī ārzemēs. Un ir vairākas organizācijas Latvijā, kas šo te iespēju izmanto. Es gribu varbūt ātri pateikt, ka mums top visādi līdzīgi projekti, un ja jums ir jaunieši, kas labprāt dotos, vai kuram jums liekas, ka vajag izmantot to iespēju doties, drīz būs uzsaukumi un būs iespēja gan Latvijā, gan Grūzijā piedalīties tādos, gan Igaunijā un arī Zviedrijā būs uzsaukumi šogad. Tad īstermiņa grupu brīvprātīga darba, kur ir, līdzīgi, kā es aprakstīju, notiek tas process, un kur jūsu jaunieši varētu doties un pēc tam atgriezties, un tad ar jaunu pieredzi izdomāt. Tad var sekot Radividi pats sociālos tīklus, un tur būs tie uzsaukumi noteikti pieejami. Jā, un varbūt vēl viens jautājums no tavas pieredzes, kā ir ar šiem te brīvprātīgajiem, ka viņi atnāk, viņi piedalās kādā varbūt īstermiņa aktivitātē, kas ir tā atslēga, vai viņi gribētu būt ilgtermiņa brīvprātīgie, vai viņi gribētu saglabāt saikni ar organizāciju un tā kā ilgtermiņā iesaistīties. Jo ļoti bieži brīvprātīgi atnāk uz īsāku brīdi, un tad varbūt vairs nav piedāvājumi vai kas, bet kas ir tas, ko organizācijas var darīt, lai viņas tā kā noturētu šos te brīvprātīgos uz ilgāku laiku, lai viņi nepazūd. Mums nav nekāds tas pašmērķis noturēt pa jebkuru vāru cilvēkus. Ko mēs darām, mēs veidojam tāda ilgtermiņa vieta līmeņa aktivitātes. Šī gadījumā, piemēram, mēs 5 gadus veidojam kopienas darzu, kur iespēja bija pēc projektiem, piemēram, atnakt un iesaistīties un izmantot to kā tādu platformu, lai ar vietējo kopienu atrast kontaktus, padiskutēt vai padarīt kaut kādas lietas, līdzīgi, kā mēs tājas fermas darījām, tikai Liepājas kopienas darza. Šogad gan, tur mums kopienas darbs tagad šo sezonu vēl neuzsakas, mēs meklējam jaunu vietu, bet, piemēram, otra bija tur pārmaiņas punkts, kur arī jaunieši, kas piedalījies, ka var atnakt un iesaistīties tieši, kas saistīts ar modi, radošumu un otrreizējo pārstrādē. Tad, pa tām tēmām, tad tā, es domāju, ka mēs speciāli neveidojam tā, lai brīvprātīgi paliktu ar mums, bet mēģinam turēt tādas atvertas iespējas un tā kā būt reāli atverti un iekļaujoši, bet ar tādu domu, ka ja ir interese, nav svarīgi, vai tev ir kaut kāda tur invaliditāte, valodā vai kā, ja tu interesēs tā, ko mēs darām un grib tā iesaistīties, tad tu esi, welcome.
Un man liekas, tā attieksme arī darbojas. Tad mums ir īsti tie cilvēki, un es pamanīju arī, ka tā notiek kaut kā pa posmiem, ka ir daži jaunieši, kas piedalās mūsu projektus, viņi pazud, bet pēc tam kaut kā pēc kāda laika, tur varbūt arī pēc vairākiem gadiem uzradās un tad pasaka, šitais bija tā aktivitāte, kas tur izmainīja manu dzīvi, un es labprāt tagad esmu gatavs visu kaut ko dot. Un tad arī iesaistās un arī tādiem pa posmiem arī visu kaut ko darbojas. Tā. Jo man liekas, brīvprātīgais darbs jau nav pašmērķis. Nav visiem jākļūst par brīvprātīgiem un visiem jāstrādā, bet tas ir viens no veidiem, kā darīt lietas, ka tev ir kapacitāte un iespēja, lai var uzlabot kaut ko sev apkārt un tā ir sabiedrība un vide, un arī darīt, tā kā to, kam tiešām tu tic, un to darīt legālā veidā, ja? Mums brīvprātīga darbs ir, tas ir tas reālais darbs, ja, ko tu veic, un man liekas, to vajadzētu izmantot, bet tas nav pašmērķis, un to, man liekas, skaidri jāsaprot, ja? Tāda. Labi, paldies, liels Tas, par tavu uzstāšanos šodien. Liels prieks, ka tu pieslēdzies. Jā, Tad paldies, šodien es vēlos, mēs tā kā tuvojamies mazliet webināra beigām. Es skatos, ka šobrīd jautājumu nav. Vēlos teikt lielu paldies mūsu runātājiem par vērtīgo saturu un dalīšanos ar pieredzi. Paldies arī jums, dalībnieki, par dalību. Ceram, ka šodien dzirdētais palīdzēs jums savā darbā vēl vairāk attīstīt iekļaujošu brīvprātīgo darbu, ņemot vērā cilvēku individuālās vajadzības, veidojot pieejamāku vidi un radot iespējas iesaistīt dažādām sabiedrības grupām. Kā dzirdējām, iekļaušana bieži sākas ar nelieliem, bet apzinātiem soļiem, ar atvērtu attieksmi, skaidru komunikāciju un vēlmi pielāgoties. Novēlam, lai šīs idejas izdodas veiksmīgi īstenot arī praksē. Pirms jūs atvienojaties, es aicināšu jūs aizpildīt pavisam īsu izvērtēšanas anketu par dalību šajā tiešsaistes seminārā. Saiti varēsiet atrast Zoom čatā un arī Facebook čatā, kā arī tā tiks nosūtīta visiem reģistrētajiem dalībniekiem. Lai jums veiksmīgā atlikusī diena un uz tikšanos nākamajos Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajos pasākumos. Paldies!